Laikam tā televīzijā kaut kāds magnēts ir, kas visu laiku mani pievelk. Sepls, redzot, kad atkal notiek esošās valdes izmaiņas, visticamāk redz tā, ka Latvijas televīzijā ir nepieciešama spēcīga nokomplektēta vadības komanda. Tad attiecīgi arī Sepla uzrunāja šajā pozīcijā, kas attiecās uz infrastruktūras un tehnoloģiju jautājumiem. Atbildība tieši tāda ir, tātad rūpēties par to, lai Latvijas televīzijā TV ražošana neapstājās un lai arī infrastruktūra tiek uzturēta. Tas ir pamat uzdevums. Un otrs uzdevums ir faktiski izstrādāt šobrīd tādu vidēja termiņa arī tehnoloģiju un infrastruktūras attīstības plānu. Tur gan ir jāpaskatās 3 gadi, 5 gadus priekš un vēlreiz jāpārdomā, kur mēs esam, kur mēs gribam nokļūt un kā tur nokļūt. Trešais uzdevums faktiski ir saistīts ar vienoto sabiedrisko mediju, jo ir liela pārliecība, ka beidzot mums Latvijā būs šis vienotais sabiedriskais medijs, un attiecīgi kopā ar Latvijas radio kolēģiem ir jāizdomā arī attiecībā uz tehnoloģijām un uz infrastruktūru, kā tas viss varētu kopā darboties, kā notiks tā saucamā integrācija šajos, tehniskajos jautājumos. Formāti mainās, un skaidrs, ka nelineārā televīzija prasa arī pārkārtot tehnoloģisko parku, kā saturu rada, kā viņš aprit, un kur viņš uzglabājās. Skaidrs, ka šobrīd šī kameru robotizācija ir redzēta citos medijos. Skaidrs, ka ražotāji un piegādātāji piedāvā jaunas inovatīvas lietas. Tā paša virtuālā realitāte nāk iekšā ekrānā, ir jāizmanto tās iespējas. Un tieši tāpat tās arī noteikti jāsaprot, kā šo mākslīgo intelektu arī izmantot, gan dažādu satura radīšanā, gan kaut kādu procesu automatizēšanā. Pie šīm inovācijām ir viņas gan jāpēta, gan jātestē, jo tikai testējot, tu saproti, kā to var izmantot. Sabiedriskais mēdījis ir mūsu visas sabiedrības tāds kā spogulis, kas labi parāda, cik mums sabiedrība ir vienota vai nav, kāda attīstības tādā posmā šobrīd sabiedrība ir, un tāpēc, jo spēcīgāks un profesionālāks būs sabiedriskais mēdījis, jo viņš palīdzēs kopumā, šo spoguli veidot labāku.